Mani sauc Sanita Uzliņa. Esmu otrais kapteiņa palīgs, sardzes stūrmanis uz kuģiem, varbūt tā tonāža lielāka par 30,000. Šobrīd kā otrajam kapteiņa palīgam galvenie pienākumi ir pārgājienu plānu plānošana. Esot ostā, mēs saņemam norādes par nākošo pārgājienu, uz kuriem mēs dosimies. Un mans uzdevums ir izveidot drošu, var teikt, ceļu, pa kuru kuģim būs jāiet, lai droši varētu nokļūt līdz nākošajai ostai. Mans jūrniecības stāsts patiesībā sākas ar bērnību. Skolā devāmies ekskursijā uz ostu, uz Ledlauzas vārmu. Tad bērna acīm tas kuģis šķita izcili varens. Un nonākot uz šī kuģa līdz brīdim, kad es uzzināju, kad ir arī meitenes, jaudīgas, spēcīgas, kuras uzdrošinās doties tālos pārgājienos un strādāt uz kuģiem. Un tad es devu sev iespēju arī pamēģināt un pierādīt sevi šajā jomā, nozarē, profesijā, un tā es šeit esmu un strādāju uz kuģiem. Lai kļūtu par jūrnieku, ir jāmācās, jāiegūst augstākā izglītība. Ir 3 iespējas. Virsnieks, sardzes virsnieks, mehāniķis un elektromehāniķis. Jāizvēlas sev tuvākā un izejot praksi, veiksmīgi absolvējot, var startēt virsnieka amatā. Priekš manis lielākais izaicinājums būs prombūšana, jo kontrakti ir 4 mēnešu gari, 4 mēneši jūrā, 4 mājās. Un šis ilgais laiks tiešām šķiet grūts brīžiem. Neskatoties to, ka uz kuģi ir pilnībā pieejams internets, ir sakari, kas tomēr ļauj justies klātesošām mājām. Jūra ir ļoti dažāda. Jūra prasa lielu atbildības sajūtu, spēju rīkoties stresa situācijās, jo situācijas mēdz būt dažādas. Jūra caur savu prizmu ir parādījusi pasauli pavisam citādāku un parādījusi, ka pasaulē ir tāda aptverama un nav nemaz tik nesasniedzama. Ļoti daudz aprīkojuma, uz tiltiņu var redzēt ļoti daudz un dažādu aprīkojumu, bez kurā kuģa ikdienu šobrīd jau vairs īsti nevar iedomāties. Bet tāds viens no lielākajiem soļiem uz priekšu tieši otrā kapteiņa palīga darbā ir elektronisko karšu ieviešana un izstrādāšana, jo tas ļoti atvieglo darbu. Ar jūru ir tā, ja jūra tevi pieņem, tad no jūras nevar tikt vaļā. Un tā ir sanācis, ka tā jūra gan jūrā, gan mājās ir blakus un dzīvojās visu laiku sirsniņā kopā ar mani. Droši vien jaunajiem jūrniekiem es ieteiktu nebaidīties, uzdrošināties un mērķtiecīgi virzīties uz priekšu, pārliecināti un darīt.